Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Džana. Pagatavošu sviesta cepumus. Man vajadzēs milti, sviests, pūdercukurs, ola un vaniļas cukurs. Sviestu jau iepriekš sagriežu mazos gabaliņos. Sviests ir istabas temperatūrā, silts. Sviests saputo līdz paliek balts. Tad pievienoju olu, pūdercukuru un vaniļas cukuru. Un visu rūpīgi saputoju vēlreiz. Jāuzmanās, pārāk ilgi nevajadzētu putot, jo sviests var pārvērsties kunkuliņos. Tad pievienoju izsijātus miltus un vēl putošu dažas minūtes, līdz masa ir viendabīga. Gatavo mīklu pārlieku konditorijas maisiņā, vai arī var ar karotu to darīt, un veidoju dažādas figūriņas. Lieku karstā cepeškrāsnī uz 190–200 grādiem. Cepeškrāsnī man ir ieslēgta augša un apakša ar ieslēgtu ventilātoru. Cepu 10 minūtes. Cepumi garšīgi, kraukšķīgi. Tie ir tādi paši cepumi kā veikalā. Tur arī viducī var likt ievārījumu, vai nu rozīnes, vai nu jebkādu kremiņu, vai nu pabert ar pūdercukuru. Sviesta cepumi gatavi, lai labi garšo. Печенье песочно-сливочное готово. Приятного аппетита!